Mani sauc Emma Matīs, es mācos Gaismas tiltā. Es jums pastāstīšu pasaku par ķīseli. Kādai mātei bija dēls, kad vien tas no kurienes pārnāca, māte tūdaļ vaicāja: ko tev dēlam deva ēst? Dēls allaž pastāstīs, kāds cienests bijis. Reiz ciemā viņu pamieloja ar ķīseli. Dēls vēl nekad nebija tāda ēdiena ēdis un tāda vārda dzirdējis. Ejot uz māju, viņš visu laiku daudzināja, lai nepiemirstos: ķīselēdu, ķīselēdu. Ceļā pagadījās grāvis. Kā leica dēls pār grāvi, uzreiz aizmirsa daudzināto vārdu. Skatās dēls grāvī, nekā neredz, ūdens vien. Sāk maisīt roku pa grāvi dibeni. Maisīja lielu laiku, te piebrauc kungs un jautā: ko tu te meklē? Meklēju dārgas mātes. Dēls atbild: lēkdams pār grāvi, pazaudēju un nu nevaru atrast. Kungs domā: varbūt puika patiešām pazaudējas kādu dārgu mātu. Šis arī stājas pie meklēšanas. Mājas un labi, kad upi viņš ļakst, notriepušies taisni, ka negals. Bet pieejai vagars un jautā: ko jūs te meklējat, liels kungs? Stājies vienbrīd tu pie meklēšanas. Tīkritušas dārgas mantas. Ņemas nu visi trīs, jāsaka, sviedriem vaigā. Piebrauc mācītājs un jautā: ko jūs te meklējat, mani bērni? Stājies vien arī tu pie meklēšanas. Tīkritušas dārgas mantas. Sāk arī mācītājs pa grāvi jaukties un sauco savu pučieru talkā. Pučieris pienāk, paskatās grāvī. Dūņas sasistas vai putās. Tad nu gan sakūruši kā ķīseli. Pučieris nosaka. Zēns izdzirdot šos vārdus, mudīgi no grāva laukā un aizskrien saudams: ķīselēdu, ķīselēdu. Šie viss paliek, rokas plātīdām. Tagad atgadījums no dzīves. Šis būs šaušalīgs un pamācošs atgadījums, ko itin labi piederēto stāstīt Halloween dienā vai jebkurā citā dienā, kad būtu svarīgi atgādināt tā maziem tā lieliem, ka nebērnīga un mazliet pārmērīga ālēšanās var novest pie netik priecīga un patīkama rezultāta. Tad nu tā, kādā vasarā, kad man pirms kāda krietna laika bija apritējuši 4 gadi un mazliet pietrūka līdz 5, bijām aizbraukuši līdz Lietuvas galvaspilsētai Viļņai. Un ne plānoti, ne neplānoti, bet bijām nokļuvuši pilsētā notiekošajos svētkos ar no tā izrietošām aktivitātēm. Pāris 100 metru garumā viena aiz otras bija izvietotas piepūšamās atrakcijas, kas vilināja mazākus un lielākus svētku apmeklētājus mesties jautrajā izpriecā. Lieki laiku nekavēdama metos atrakcijā, un tētis, kā uzraugošais un pavadošais asistents, atbilstoši vecākiem piešķirtajai lomai un misijai, bērniem paredzētās aktivitātēs, nepaspējis izteikt ne vārda, steidza līdzi, pārvarēdams nevienu atrakciju šķēršus kā tādā stirnu buka skrējienā, bet arī novērstams iespējamās sadursmes ar mazākiem un aušīgākiem skrējiena dalībniekiem. Vienlaikus centās paturēt mani savā redzeslokā. Lieki teikt, ka šajā trakajā skrējienā es tomēr pazudu, un kaut gan tas bija pavisam īsts brīdis, tas tomēr sniedza mācību visiem. Bērniem savās aktivitātēs ik pa brīdim jāuzmet acis vecākiem, lai pārliecinātos, ka vecāki ir to redzeslokā. Savukārt vecākiem jābūt veiklākiem.